Laipni lūgti Kiprā. Pilnīgs burziņš. Zogam augus. Nešaubu virsū. Besīt uzsita. Komplimentā šotiņu. Gan bišķi negaidīts. Šajās divās sērijās mēs dosimies iepazīties ar Aja-Napas pilsētu, ielūkosimies Ziemeļkipras spoku pilsētā Famagusta un apceļosim Trodos kalnus. Esam atbraukuši uz Aja-Napas pilsētu. Šeit uzreiz dodamies iepazīties ar vienu no populārākajiem un skaistākajām pludmalēm Kiprā, ko sauc par Nisī Beach. Šī pludmale ir pazīstama ar savu smalko, balto smilšu krastu un dzidro, tirkīs zilo jūru, kas izskatās kā tropu paradīze. Nisī pludmale ir iecienīta gan ģimenēm, gan jauniešiem, un, kā redzat, vasaras sezonā tā ir īpaši dzīvīga. Mēs ar Lammu esam nolēmuši šajā pludmalē tieši nepalikt, bet, jo tur cilvēki daudz par daudz. Bet mēs jau to zinājām. Bet ideja ir tāda, ka vienkārši čērsot šo te ūdeni, pāriet pāri, un otrā pusē tāda saliņa, kur vēl ir pludmale, ka nav dziļš. Un otrs variants ir varbūt vienkārši noīrēt katamarānu un dzīvoties pa katamarānu. Tā kā ir opcijas. Iesim skatīsimies, kas mums sanāk. Pludmale pilna ar cilvēkiem, cilvēki ir nereāli daudz. Un man tāda sajūta, ka mēs vēl esam dienā, brīdī, kad vēl nav tik daudz viņu saradušies, jo ir rīts. Man liekas, ka es tik zilu ūdeni nekad neesmu redzējis. Viņš vienkārši spilgt tur tālāk. Varbūt daļa tā kontrasta ar klintīm. Tā, reku atnācam līdz tiem katamarāniem, maucam iekšā, skatāmies, vai šī ideja par to, ka noīrēt katamarānu vienkārši uzturēties uz viņu strādā vai ne. Hello. Can you tell me the difference between the space buggy and a catamaran? What's a space buggy? The space buggy has engine. Okay. You don't work. Okay. It's for a little bit more lazy people to go out far to swim. If you take pedal, you have to work. Tā, finālā izdomājam paņemt tomēr parasto katamarānu stundu sākumā. Tātad Aja-Napa šeit Nisī Beach pludmalē. Mums katamarāns izmaksāja 30 eiro stundā. Vai tas ir to vērts? Jā, es teikšu jā, tāpēc, ka jūs esat prom no to trakā puļa, kas tur ir. Jums ir vieta, kur nolikt mantas. Jūs varat papeldēt, pasnurkulēt, izslidināties uz slidkalniņu un vienkārši forši atpūsties. Un baudīt zilo ūdenī! Un vēl dažādas aktivitātes šeit var izdarīt, jo šeit var uzreiz arī izīrēt ūdens motociklus, paraseilingu, dažādas piepūšamās atrakcijas un tā tālāk. Līdz ar to šeit tiešām ir liela dzīvība, liela aktivitāte, un šī pludmale ir jāapmeklē. Vai šeit ir ilgi jāuzturās, to katrs pats vērtē, bet izjūt no tā ļoti skaista vieta, skaista ūdeni un nereāli silts. Esam atbraukuši uz vēl vienu apskates objektu Aja-Napas apkārtnē, un tas ir stāvkrasts, alām izrobots stāvkrasts, kuru īstenībā pēc navigācijas pēc šāda nosaukuma arī var atrast jūras salas, jeb Sea Caves. Un te var redzēt, ka daži ekstrēmisti arī lec ūdenī no kaut kāda pusstāva, bet mēs to šodien nedarīsim, jo īstenībā ir diezgan lieli viļņi. Braucot, mēs pamanījām ļoti skaistu skatu uz jūru, pēc tam mēs pamanījām skulptūras, un piestājot mēs ieraudzījām, ka te ir milzīgs, skaists kaktusu dabas parks, un te ir tik daudz dažādas taciņas un augi, un pats galvenais neviena cilvēka. Daba ir skaista, un katrā valstī savādāka. Kipra ir sala, līdz ar to arī šeit ir viss kaut kas tāds interesants. Liekas, ka tikai tāda izžūsi, akmeņaina, klinšaina zeme, bet īstenībā tie visi kaktus, viņi ir ļoti forši. Tā kā redzat, šeit nav tikai vienkārši kaktus parks, bet šeit arī ļoti dažādas un skaistas skulptūras. Teiksim, šeit ir atveidots Minotaurs. Tad, ja mēs pārējām šeit bišķi tālāk, tur ir
Trojas zirgs. Ja īstenībā mēs pareizi saprotam, tad šeit ir ļoti daudz no grieķu mitoloģijas, to mīti atveidotas skulptūrās. Skatītāji, ja godīgi, tad es teikšu tā, ka šis parks tiešām ir ļoti skaists un noteikti jums iesaku šo vietu apmeklēt, ja esat Kiprā. Šo vietu sauc Kaktusa parks Aja Napa. Atbraucat, nenožēlosiet. Mums atrada tikko tādu vietu, kas saucās Aja Napas augļu tirgus. Mēs paņemsim visus kauliņu augļus, nektarīnus, aprikozes, tie tagad ir sezonā, paņemsim meloni un vīģis. Un starp citu ir arī meloņu sezona, tā ka mēs noteikti noprovēsim vienu melonīti. Mūs ir riktīgi uzrunājusi šī te lielā melona. Arī vajadzētu būt ļoti garšīgai, jo tā ir vietējā. Vīnogas, apelsīni ir no Kipras un re, kur ir šitie ir kaktusu augļi. Tādus neesmu nekad mēģinājusi. Nezinu, kā viņas pagatavot vai ēst. Tas būs ļoti interesants. Nopirksim, pagaršosim, parādīsim jums arī. Par visu kopā mēs samaksājām 13 eiro par šo lielo meloni, dažādiem auglīšiem un vēl divām svaigām apelsīnu sulām. Tā un es esmu sagriezusi auglīšus, kurus mēs iepriekš nopirkām. Un īstenībā re, kur ir tas kaktus auglis, kad viņi pārgriež uz pusēm. Bet ir jābūt ļoti uzmanīgam, kad viņu griež, jo man īstenībā visas rokas, kad es viņu paņēmu veikalos, visas rokas ir tā kā no stikla vatas ar tādām adatiņām iekšā un nenormāli sāp. Tā kā, ja es būtu to zinājis, es noteikti viņu ņemtu uzmanīgāk. Bet, labprāt, tagad pagaršotu. Kā tad šis sāpīgais brīnums garšo? Viņš nav sevišķi garšīgs. Ļoti lielas sēklas. Ļoti tāds tā kā bezgaršīgs kivī, tāda sajūta būtu. Nu tā, ņemsim melonīti. Viennozīmīgi melona ir pareizā izvēle Kiprā. Mūsu naktsmītne Mia Hotel Apartment atrodas pašā Aja Napas pilsētas centrā, netālu no populārajām pludmalēm un izklaides vietām, padarot to par labu izvēli gan atpūtai, gan aktīvai izklaidē. Šis dzīvokļa tipa viesnīcas komplekss piedāvā numurs ar aprīkot virtuvi, balkonu un visām nepieciešamajām ērtībām. Tas mums uz 3 naktīm izmaksāja 275 eiro. Aja Napa ir viena no dzīvīgākajām vietām Kiprā, kur dažādi cilvēki, kā pāri, ģimenes, jaunieši un draugu kompānijas dodas, lai izbaudītu neaizmirstams brīžus šajā burvīgajā vidusjūras piekrastē. Ik vakaru ielas piepildās ar apmeklētājiem, kas meklē labākos krodziņus un restorānus. Ēdienu izvēle Aja Napā ir plaša, sākot no vietējām Kipras uzkodām līdz starptautiskiem gardumiem. Grilla ēdieni šeit ir īpaši iecienīti, un gandrīz katrā krodziņā var nobaudīt sulīgus grillētas gaļas vai svaigas zivis. Bieži vien aromāti vien aicina viesus iekšā. Smaržojoši kebabi, grillēti dārzeņi un siltas, tikko ceptas pitas. Kas var būt labāks par šo? Īpatnēja lieta, ko novērojām pilsētā, bija daudziem Mercedesa limuzīni, kas darbojas kā vietējie takši. Nekas tāds nekur iepriekš nebija redzēts. Šie limuzīni ir viena no iecienītākajiem pārvietošanās iespējām, jo tie ir labi piemēroti gan grupu braucieniem, gan ekskursijām un naktdzīves baudīšanai. Kad saule noriet un pilsēta apgaismojas ar krāsainām gaismām, sākās īstās ballītes. Naktdzīve Aja Napā ir leģendāra. Skan dažāda mūzika, klubi un bāri ir pilni ar dejotājiem un jautrība turpinās līdz rītam. Dažkārt ielas un laukumi pārvēršas par vienu lielu ballīšu laukumu, kur cilvēki dejo zem zvaigznēm un visapkārt skan smiekla un dzīvīgā atmosfēra. Aja Napa tiešām ir īpaša vieta, kas piedāvā katram kaut ko. Neatkarīgi no tā, vai vēlies mierīgāku vakaru ar labu ēdienu un skatu uz jūru, vai trakulīgu nakti līdz pirmiem saules stariem. Esam atbraukuši uz Ziemeļkipru, kas ir Turcijas okupētā Kipras ziemeļa teritorija.
Un šobrīd mēs esam atbraukuši uz pilsētu Famagusta, kas agrāk 60. un 70. gados bija ļoti plaukstoša turisma, dzīvīga, ar pilsētu ar daudz 5-zvaigžņu viesnīcām. Un šeit gar visu krastu stiepjās pamestas 5-zvaigžņu viesnīcas Spoku pilsētā. Diemžēl mēs uz šo Spoku pilsētu mēs domājām, ka mums būs tūra, bet īstenībā viņi mūs vienkārši atveda apskatīties. Te nu mēs viņu redzam, pāris cilvēki tomēr šeit arī paliek, tā kā ir kaut kādas dažas jaunas viesnīcas un var redzēt, ka cilvēki arī šeit sauļojās un atpūšās, bet nu tā kā jūs redzējāt Kiprā, cik daudz ir, teiksim, Nisī pludmalē, ka tur čum un muž no turistiem. Tā tas būtu bijis arī šeit, ja vien šī visa teritorija nebūtu nolaista. Es pateikšu savu redzējumu par tūri. Viss rīts iesākās ļoti labi, it kā liekas jauks, foršs gids, daudz runā, daudz stāsta vēsturi, braucam vecā mašīnā, Toyota Land Cruisers, viss tas prikols ļoti labs. Bet nonākam šeit, un tad viņš saka mums, 9:45 ir jābūt atpakaļ. Es tāds, ok, labi. Un viņš ļoti uzsver, tiešām jābūt 9:45, es pastos pulksteni ir 9:21. Tas nozīmē, ka mums šeit dažas minūtes tā nesaprot labi. Tad mēs atnākam šeit, un kā jau Loma teica, ka viss, ko mēs varam redzēt, ir tikai šis skats no šīs mazās pludmalītes uz visu pārējo milzīgo pilsētu. Kā var būt atkal tāds apmāns? Ko tas pierāda? Ka šīs tūris, kur ļoti daudz cilvēku ir jālasa strikti, jāzina, ko tiešām viņi piedāvā. Jo mūsu ideja bija, ka nopirkām, mēs iesim iekšā pilsētā, mēs redzēsim, kas tur notiek. Tā kā aptuveni tikai es biju Černobiļā, var redzēt, izstaigāt visu Černobiļas tās mājas, visu to. Kaut ko tādu gaidīju šeit. Šobrīd tas ir vienkārši pilnīgs apmāns. Jā, šodien te var nedaudz vairāk redzēt, kā redzat, tur uzrakst arī, ka nedrīkst iet iekšā. Un šeit mēs ļoti labi redzam visu lielo pludmali, visu piekrastu, un visas mājas ir pilnīgi tukšas. Un tā pilsēta tiešām nav maziņa. Nu, ļoti žēl, ka šāda tūra mums sanāca. Ļoti stulbi, dumji, nenoliekšu. Esmu pilnīgi atklāts. Besīt uzsita, bet neko darīt. Skatītāji, jūs šeit tiešām braucat, atrodat labāko tūru, ko jūs šeit atrast, izstaigājat šo milzu pilsētu. Kaut vai tur stundu pavadat, jo noteikti ir varianti. Ir. Nav tā, ka tikai kā mums, ka galīgi garām sanāc tūrīt. Un man ļoti liels besīts ir, jo man nereāli patīk ložņāt pa visādām pamestām ēkām. Jau no bērnības man tas vienmēr licies ļoti interesanti. Un es biju ļoti lielā sajūsmā par to, ka mums būs šī tūra. Tā vilšanās šī brīdī ir tik tāda spēcīga, ka pat doma, ka mums būs laivas kruīzes pa Zilo lagūnu ar pusdienām un dzērieniem, tās pat neatsver šā brīža noskaņojumu, jo vienkārši nepatīkami. Tieši tā. Fuck de gericht bijna! Theresa? Stop keer. Kat, blijf zitten als You like to hit me? You report him? Go. Pa ceļam bija kaut kāds piedzēries vīrietis, vietējais no šīs salas puses. Un viņš mēģināja iespļaut mašīnā, viņš daudzījās pie mašīnas un beigās viņš parādīja savu dandālu mums visiem. Jā? Jā. Viņš bija ļoti dusmīgs un skrēja pakaļ mašīnai. Viņš iespējams vēl joprojām skrien pa šo ceļu. Ārprāts. Tiešām kaut kāda traka vieta. Nu jā, bet mums šeit tagad ir 50 minūtes, varam nopirkt fake somiņas un aiziet uz tualeti. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Mēs šobrīd atrodamies Famagusta pilsētas pašā senatnīgajā vēsturiskajā centrā. Un īstenībā šī bija tiešām milzīga pilsēta arī pirms 5-zvaigžņu viesnīcām un 70. un 60. gadiem, kad bija milzīgs turisma un kurortu centrs. Arī pirms tam šī bija ļoti bagāta ostas pilsēta, kurā pat tika uzceltas vairāk kā 300 baznīcas, vienkārši tāpēc, lai izrādītos ar
ar savu bagātību, ar saviem ienākumiem, un kuģu īpašnieki un ostu tie pārdevēji, viņi vienkārši savā starpā sacentās. Bet, nu jā, šobrīd tas viss ir ļoti bēdīgi tieši kipriešiem, jo viņiem šeit bija mājas, no kurām viņus aizdzina projām, un tagad viņiem, lai atbrauktu uz šejienu, ir jāuzrāda pasa robežā un jāievēro visi šie striktie noteikumi. Iemesls, kāpēc agrāk šī tik bagātā un tik plaukstošā salas daļa ar Famagustu tās centrā šobrīd ir tik nolaista, ir tāda, ka 74. gadā turki ieņēma visu Kipras ziemeļu daļu. Un par cik šī ziemeļa Kipra nav starptautiski atzīta atsevišķa valsts, te ir ļoti liels problēmas ar ekonomiku. Nav turisma un viss tikai tagad nedaudz sāk attīstīties. Bet ļoti ilgus gadus, gandrīz vai 50 gadus, šis viss vienkārši stāv un aug un apaug un brūk. Tagad mēs ar Lamdu dodamies uz kuģīti. Tikko dabījām uz kuģi vietiņas. Pirmkārt, tas viss jau likās sākumā, ka tu pieteici, iebukoji, ka te būs vieta, kur sauļoties normāli, varēs tā pagulēt. Jā, tāds tusiņu, jā, tā kā vairāk kuģis. tusiņu. Te izskatās, ka tagad vienkārši apstādināju pie galda. Visus kaut ko iedos ēst. Dzērieniem arī bija rakstīts sākumā, ka ir iekļaut, tagad es tikai, ka ir vīns, sarkanvīns un baltvīns. Šī tūra nebija no tām pašām lētākajām. Mēs samaksājām apmēram 100, bišķi vairāk kā 100 eiro par personu. Tas nav arī tik briesmīgi, bet vienalga. Jā, bet priekš Kipras cenām tam vajadzēja būt optimāli, tā kā priekš tādas foršākas pieredzes. Pagaidām neviens mirklis nav tāds, kas liktos, kur vai pateikt, jā, tas bija labi. Nav. Nezinu, man vispār beidzīgi. Man vairāk sevi, ka mēs tagad tērējam lieku laiku, un to laiku varēja patērēt absolūti kaut kur pilnīgi citur. Bet cerams, ka šī tūra neievilksies un laicīgi būsim apakaļ un varēs ņemt mašīnu un braukt kaut kur uz salas vidieni vai kaut ko tādu. Nevar jau kādu citu lietu atrast, ko darīt, un tas varētu būt daudz interesantāk nekā, ko mēs tagad darām. Un vienīgais, ko man vēl ir cerība, ka mēs ieraudzīsim kādu bruņurupuci, jo bruņurupuci šeit ir, mums būs kaut kāda vieta, kur varēs snorkelēt. Tad man ir neliela vēl cerība, ka vismaz tas sanāks. Lielākā daļa apkārt mums ir poļi un, nezinu, vēl no kaut kādām valstīm Eiropas. Daži itāļi, beļģi. Bet tā, principā tā. Šīs tūras beigās sanāca arī nedaudz pasnorkulēt un pabaudīt zilo lagūnu, bet nekas īpašs, jo principā neredzējām ne zivis, ne bruņurupučus. Tūras beigās lauma vismaz izdejojās, neskatoties uz to, ka skanēja arī poļu dziesmas. Šī noteikti nebija tūra, par ko priecājāmies un ieteiktu jums, kā arī pats gids mums beigās pateica, ka šis ir labākais, ko viņš varēja izspiest no šīs trūcīgās tūras. Vismaz paldies viņam par atklātību. Nākamajā sērijā par to, ko piedzīvojam Trodos kalnos un kur atrast viskaistāko vīndarītavu Kiprā. Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts.